13. janvārs Arēna Rīga un mūsu pretinieki Čerapovecas Severstaļu vienība, kuriem turnīra tabulā pie vienāda spēļu skaita bija 3 punktu vairāk. Šovakar klātesošie līdzjutēji uz arēnu tika aicināti uz kārtīgu cīņu, uz tā saucamo 6 punktu cīņu. Lieliska noskaņošanās no spēles pirmās līdz pēdējām minūtei un teicama mūsu vārdsarga Jeffa Delorje darbība vārtos ļāva izcīnīt ļoti svarīgu uzvaru un ļoti vajadzīgos 3 punktus turnīra tabulā. Rezultāts 2-0 un mēs apsveicam Jeffu ar sauso spēli. Pēc spēles uzreiz devāmies uz ģērbtuvi uzzināt viņa komentāru un sajūtas par šo fantastiski aizvadīto spēli. All right, congrats with the victory, and how important for the goalies is to stay on a 0? No, it's very happy with the win. Doesn't matter the score. Obviously, it's always more fun to win with no goal against, obviously. But we played great in front. Guys play very good defensively, and we were able to have 2 good goals with the special unit, PP and PK. You made pretty great, amazing saves during this game. Where did you got the energy to do that? Like I said, the guy were taking the white guy pretty good, so it was just for me to react was a bit easier, and it was a good save. I felt good, and I was seeing the puck pretty good, and that's why I was able to make the save. Thank you very much. Thank you. Pretiniekiem lielākā problēma šī vakara mačā bija tā, ka arī pie labām vārtu gūšanas iespējām viņi nespēja pārspēt mūsu pārliecinošu vārtos stāvojošo Jeffu Delorje. Pēc spēles komandas kapteinis Jurijs Trubačovs padalījās ar komentāriem par zaudējumu un kā šobrīd jūtās Severstaļu komanda. Galu galā nekas vēl nav заудāts un cīņa vēl турпинās. Сегодня очень принципиальная игра была между обоими командами. Как бы можно сказать, даже 6-очковая игра. Что не получилось у Северстали? Ну, не получилось забить. Почему? Если не забиваешь, не выигрываешь. Ну, много всего. Ну, 5-я игра через день с переездами. Наверное, все равно команда устала, наелась. Но никаких отговорок нет. Наверное, мы проиграли, значит, соперник был сегодня сильнее. Но наверняка тоже следите за ситуацией в турнирной таблице. Перед этим матчем 3 очка у вас больше было, сейчас одинаково. Какой-то особенный настрой на такие игры есть? Ну, я думаю, что, конечно, есть, но не всегда удается их выиграть просто. Вот и все. Сейчас они приедут к нам, ну, будем брать матч-реванш, хотелось бы. Так что ничего страшного не случилось, это хоккей, еще играть много игр в сезоне. Большое спасибо. Tieši šodien pirms spēles 13. janvārī mēs visi kopā ar līdzjutējiem apsveicām Gunāru Skvorcovu, mūsu uzbrucēju ar 13. numuru, 25. dzimšanas dienā. Šī diena un šī spēle viņam bija ļoti veiksmīga. Un pateicoties Gunāra gūtajiem vārtiem, spēlējot skaitliskā mazākumā, mums izdevās gūt 2. vārtus un izcīnīt skaistu uzvaru. Uzreiz pēc spēles devāmies ģērbtuvē, apsveikt Gunāru dzimšanas dienā un arī izcīnīto uzvaru. Pēc iepriekšējās uzvaras, pirms 2 dienām, es tev prasīju, kas būs nākamajā spēlē, tu teici uzvaru. Kā tu to zināji? Tāpēc, ka man dzimšanas diena. Šodien zaudēt nevarējām. Šodien nevarējām zaudēt. Vai dzimšanas dienās ir kaut kāda īpaša sajūta spēlē? Viennozīmīgi tāda papildus motivācija. Nu, ir papildus motivācija un tas kaut kāds tas iekšējais, tas, ka jā, nu, ka var vēl labāk. Es nezinu, kaut kā ir viss tā. Kā tev sanāca spēlējot mazākumā? Tu vairāk par aizsardzību nedomāji, vairāk izdevās uzbrukumā aizskriet un tos uzvaras vārdus gūt? Nē, nu, pa aizsardzību tu domājām vienkārši. Nu, viss sakrīt tā, ka labs pretuzbrukums sanāca. Viņi tur arī kaut ko mainījās un Mārs man labi atdeva piespēlīt. Tā kā viss čotka. Tad dāvāns šodien jau tev sarūpēt, var neko nedāvināt? Neko nevajag. Labi, kas būs nākamajā spēlē pret kā? Smaga uzvara. Biļetē ir spēks. Akcijas 3. spēle risināsies 15. janvārī šo ceturtdienu Arēnā Rīga cīņā pret zvaigžņoto Sanktpēterburgas kā līdzjutējiem, kuriem jau ir biļetes no 11. un 13. janvāra spēlēm obligāti ir jāierodas arēnā un jāsakrāj arī biļete no nākamās spēles, jo 15. janvārī Rīgas Dinamo informatīvajā stendā šo 3 spēļu biļešu komplekts jūs varēsiet apmainīt pret biļeti uz 28. janvāra spēli, kad šeit arēnā viesosies Maskavas apgabala Atlanta vienība. Nāciet arī ceturtdien uz spēli un viens no jums tiks pie nākamajiem 500 eiro. Tikai Rīga, tikai Dinamo, tikai par uzvaru arī nākamajā cīņā.
Un aicinām visus Dinamo TV skatītājus piedalīties arī mūsu jautājumu konkursā, proti šīs dienas spēles jautājums. Miķels Reidliks šodien guva pirmos vārtus pret Čerepovecas Severstaļu. Kurš pēc kārtas rezultativitātes punkts? Viņam tas bija kontinentālajā hokeja līgā. Rakstiet savas pareizās atbildes apakšā komentāros, un pēc nejaušības principa jau uz nākamo Dinamo TV izlaidumu mēs izlozēsim vienu pareizās atbildes īpašnieku un dāvāsim Rīgas Dinamo balvu. Lai jums veicās! Armāns Simpsons, Mārcis Krasovskis, priekš Dinamo TV.